Hei, mīļā! Nu ko, šodien tāda skaista nedēļa iesākās, jo šonedēļ mēs strādājam, darbojamies ar Hekatas palīdzību. Un tāpēc man ir milzīgs prieks arī ar viņu iepazīstināt, viņā iejusties un parunāt par to, kas vēl sievietes spēkam ir svarīgi, vērtīgi, vajadzīgi un kas vēl var notikt tad, kad mēs patiešām atslēdzam vaļā tās āderes, kuras tik sen, tik ilgi ir bijušas aiztaisītas ciet. Nu ko, ja tev ir altārs kaut kur netālu, es tevi no sirds aicinu šajā brīdī iepauzēt, aizdegt svecīti, pieaicināt Hekati. Viņi ir kā vienmēr tepat, viņi ir tevī, viņi ir visur. Un, jo apzinātāk mēs viņu pieaicinām, jo apzinātāk mēs ar viņu varam miedarboties, jo vairāk viņa var mums palīdzēt mūsu lielajā darbā. Lūk, drusku spīd tas ekrāns acīs, tā šodien prasās ļoti brilles, bet drīz būs prezentācija, man tik daudz neredzēs. Ceru, ka tev nekaitina tas spīdums brillēs. Nu, lūk, katrā gadījumā Hekate. Un šīs dienas tēma ir raganas brūce. Un šīs nedēļas vispār tēma ir dziedināt sevī to āderi, kurā pilnīgi visām sievietēm kolektīvi ir sāpes. Un tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, cik ļoti tev šķiet, ka šis stāsts ir par tevi, tas ir arī par tevi, jo tas nevar nebūt. Mēs visas esam, mēs visas vispār esam, visi cilvēki, visa cilvēce ir viens organisms kaut kādā mērā. Un līdz ar to, ja mēs ejam cauri kolektīvu visādām pieredzēm, tas mūs neizbēgami arī ietekmē. Ja? Tas, jo vairāk mēs arī jūtam, sajūtam sevi, pasauli, to, kas te vispār notiek, ja? Jo vairāk mēs sākam ieraudzīt, cik patiešām ļoti mūs ietekmē visas lietas. Un jo vairāk mēs dziedinām sevi, jo vairāk mēs sākam pieskarties lielākiem enerģijas avotiem, jeb enerģijas plūsmām, kas nozīmē, ja mēs izdziedinām sevi, ejam dzimtā, izdziedinām dzimtu, ejam tautā, izdziedinām tautu, ejam laikmetā, izdziedinām laikmetu, ejam civilizācijā un tad vispār tur aizlaikos var aiziet. Ja? Un tā arī tas notiek. Un to es varu noteikti apgalvot arī pēc savām pieredzēm, ka sākumā sāp tas, kas ir vistuvāk, pārsvarā sāp, kas sāp vienmēr. Tēvs, māte sāp pārsvarā visiem vienā vai otrā veidā. Tālāk ir attiecības ar otru pusīti. Tad ir naudas tēma, ja. Un tad, kad šitas ir kaut kur, kaut cik nebūtu, kaut kā nebūtu parisināts, tad sāk vērties tālāk un tālāk un tālāk. Un šīs nedēļas tēma ir jau tāda, kur attiecīgi mēs jau esam tikušas jau kaut kur jau solīt uz priekšu. Tā kā, ja? Mēs jau esam tikušas līdz tam, lai sāktu meklēt, kur tad tiešām mans spēks ir iesprūdis, vēl arī citu dzīvju skatījumā, kolektīvās psihes skatījumā, un kā es varu šo spēku atgūt. Un tur, man liekas, var iet tajā dziļumā, es nezinu, ilgi. Tiešām ilgi. Un ar vienu atgūt kaut kādu spēku, un ar vienu ieraudzīt kaut ko jaunu, ar vienu atklāt kaut kādu šķautni, par kuru man nebija ne jausmas. Līdz ar to es ārkārtīgi aicinu visās šajās meditācijās, katrā reizē, kad mēs par kaut ko runājam,
pievērsties 100% un totāli, un katru reizi iet tajā iekšā ar kaulu, ar asini, ar smadzeni, ar visu, kas tev ir, ar visu uzmanību, ar visu enerģiju un tiešām paņemt to laiku sev un noņemt nost visu, kas tev var novērst uzmanību. Vienalga ieslēdzies kaut kur kaut kādā pagrabā, bēniņos, vienalga, kur tev ir iespēja toaletē. Jo totālāk tu ieej tajā sajūtā, šeit un tagad, jo mazāk pēc tam ir jādara. Tā vienkārši. Tas tev ietaupa laiku. Izdara vienreiz, bet līdz kaulam, tā totāli ieej tajā, un tad nebūs jāskatās 3 reizes lekcijas un tā. Un savukārt, ja tu izvēlēsies skatīties vēlreiz, tad tev tas būs tā kā 10-kārt dziļi, jā, vai svarīgi, vai vērtīgi. Lūk, tas man tāds atgādinājums neatslābt, bet piedurties, tā teikt, šīm praksēm, šīm lekcijām, jo tās var atnest atziņas, transformācijas, izmaiņas, paplašinājumu, kādu varbūt, par kuru tev varbūt nav nejausmas. Jā, tas ir mans laikam galvenais, ko es gribu pateikt. Lūk, līdz ar to šodien iesim, kā jau es teicu, tādā interesantā tēmā, nenormāli svarīga tēma, lai atgūtu savu spēku un ietu tajā, kas man patiešām ir svarīgi. Un es aicinu tevi atkal būt šeit un tagad, sagatavot telpu, vietu, situāciju, visu sev apkārt, pievērst uzmanību altārim un iet šajā ar dvēseli, ar sajūtu un mēģināt sajust Hekati uzreiz, jā, viņa ir jau klātesoša. Tas nozīmē, ka mani klausies pastarpināti, sajūti arī viņas klātbūtni, viņa arī runā caur mani un runās. Pēc tam mums būs arī meditācija un praksa beigās. Ja? Tā kā neatslāpsti, vai pareizi sakot, atslāpsti, bet koncentrējies. Ja? Ej totāli iekšā. Tas ir tiešām mans silts novēlējums. Tātad. Kur man nolikt sevi šitā maliņā. Hekate un raganības trauma mūsos. Cauri gadu simtiem, cauri gadu tūkstošiem. Spēcīgas sievietes, raganas. Latviski ragana ir tā, kas gana rā dievu. Ja, rā dievs, vispār mēs no Eģiptes paņemam stāstu par galveno saules dievu. Tā, kas gana rā. Krieviski ведьма, ведущая мать. Tā, kura ведет, tā, kura видит. Tātad tā, kura redz, tā, kura ved. Un, jā, angliski arī, teiksim, hag arī ir ragana, tā ir kā svētā. Un witch, tur arī bija kaut kāds tulkojums, tagad aizmirst. Pēkšņi izkrita no galvas šodien taču pētīja, bet tas pat nav tik svarīgi. Tā vienmēr ir bijusi tātad tā sieviete, kura ved uz priekšu, kura zina vairāk, kura redz vairāk, kura ir spēcība, kura pārvalda sevi, kura pati sevi ir saimniece, un pats svarīgākais, kuru nevar apčakarēt, kuru nevar apmānīt, kuru nevar pakļaut, kuru nevar izmantot, kuru nevar paverdzināt. Un tad, ja mēs sajūtam, vispār, ja tu kaut ko zini par cilvēces vēsturi, kaut vai tik daudz, cik 6. klasē tev mācīja, ja tu nekā citu nekad mūžā neesi lasījusi, bet kaut cik no vēstures atceroties, tad ir bijuši lielākoties patiesībā, ko mēs zinām par vēsturi, šādas sievietes,
ir mēģinājuši novākt no ceļa. Un nav svarīgi, vai mēs runājam tieši par raganu dedzināšanām, vai mēs runājam par reliģijām, kur sievietei bija jābūt pazemīgai, pakļāvīgai, jāklausa vīrietis, pāvests, prāvests vai vēl kāds, ja? Un jābūt virtuvē un jāaudzina bērni, nu un tā tālāk un tā tālāk. Lielākoties patriarchāta laikmetā, ja, tuvākajā pārdzemajā pagātnē vismaz 10 000 gadu laikā, ir bijis tieši tā, ka spēcīgas sievietes, kuras spēj, redz, var vai prot vairāk par vīrieti, kaut ko citādāk par vīrieti, vai nedodies pārvalda savu seksualitātes spēku tā, lai vīrietis tam nespētu stāties pretī, ja? Tas viss tiek demonizēts automātiski. Un kur nu vēl, protams, raganu dedzināšanas laiks. Ja tu zini kaut ko par šo laiku vēsturē, nu tad tas ir, protams, apvīts ar mītiem, apveltīts ar leģendām, un tad vai tur tiešām tā bija, vai nebija, vai salamā dedzināja, vai nededzināja, vai raganas bija sievietes, kuras dedzināja un slīcināja, vai tās bija monētas, kuras dedzināja un slīcināja, tāpēc, ka tās bija viltotas. Cikot ir ārkārtīgi daudz šie aspekti, un katrs kaut ko tur jaunu piemetina un pastāst, un noteikti, ja tu esi lasījusi, tad tu esi pamanījusi, ka ir vairāki viedokļi par visu kaut ko tomēr. Arī mūsdienās nekas nav mainījies. Tiklīdz sieviete ir gudra, skaista, bagāta, neatkarīga, veiksmīga un pie tam vēl viņai piemīt kaut kādas spējas, un tādā ziņā, ja viņa ienāk telpā un viņa pēkšņi pilnībā pārņem telpu un prot pārvaldīt enerģētiku šajā telpā, nu visi viņi ir ragani un no viņas daudz baidās, atsakās, tur sāk kritizēt un tā tālāk. Tas notiek arī mūsdienās, ja? Līdz ar to tā ir spēka ādere visām sievietēm, tur ir trauma, jo pēdējo reizi iespējams, ka tu atklāji, ka, nezinu, nu kaut ko vienkārši, piemēram, vienkārši, ka tev ir dziedinošas rokas, piemēram, ka tu ar savu mīlestību varēji uzlikt rokas otram cilvēkam uz ķermeņa, un viņam palika labāk, varēja noņemt sāpes. Pēdējo reizi, kad tā bija, tev pasludināja par dēmonu, es nezinu, un lika sadedzināt, ja? Vai vienkārši pēdējo reizi, kad tu atklāji, ka tu vari paredzēt nepatīkamus notikumus, no tevis novērsās, jo negribēja dzirdēt, ko tu saki. Kaut vai tā, ja? Vai nu, nezinu, ja tu biji 70, 80 gadu vecumā spēcīga, seksīga un izskatījies vislabāk par pilnīgi visām citām sievietēm tavā pilsētā, ja? Tad tevi pasludināja par raganu vienkārši tāpēc, ka esi skaudības un ka tu darīji, ka tu esi noslēgusi, nezinu, līgumu ar velnu, un tāpēc tu tik labi izskaties, ja? Nu, tie stāsti ir ļoti, ļoti daudz un dažādi. Un neiesim tur detaļās, bet sajūti sevī, un to mēs arī iesim pameklēt, kur tad tas kā ir noticis. Tomēr pašā pamatā tur ir trauma būt redzētai savā spēkā. Būt atzītai savā pilnībā. Un tas ir ļoti, ļoti daudz, ja? Tas ir kaut kas tāds, ko, nu kā lai saka, mēs katra varam iegūt no tā, ka mēs to sadziedinām. Ja? Nu, lūk. Tātad aizliegtais spēks. Doma ir tāda, ka mēs kā cilvēki, ne tikai sievietes, arī vīriešiem ir šī te raganas brūce, ja? Mēs kā cilvēki esam apspieduši, nospieduši un aiztaisījuši ciet tās āderes
šīs te ezotēriskās dāvanas. Dažni dažādākās, vienalga, vai tas ir paredzēt nākotni, vai lasīt domas, vai dziedināt ar rokām, vai sarunāties ar klātbūtnēm, spēt, pat kaut vai tādas lietas, kā spēt vienkārši sarunāties ar augu gariem un ļaut tāpēc burkāniem izaugt krāšņākiem kā kaimiņu burkāniem. Nu, kaut vai tādas lietas, ja. Kur nu vēl tik tiešām dziedināt cilvēkus no attāluma, ja, vai spēt attaisīt kaut kādas traumatiskās daļas, lai atrisinātu strīdus, situācijas, vai vecmāte vispār ir brīnumaina būtne, ja, kura apzināti ielaiž dvēseli šai pasaulē, ja, un spēj būt savienojumā gan ar šo zemi, gan ar to vietu, no kurienes tā dvēselīte nāk, palīdzēt māmiņai un būt šajā mistērijā līdz kaulam, ja, ko nozīmē bērniem dzimt, ja, vai ko nozīmē cilvēkam nomirt. Un kā pavadīt dvēselīti aizsaulē, ja, vai nu, ir tik daudz un dažādas šīs dāvanas, kādas var būt, un tās var būt ļoti unikālas. Es vienkārši zinu arī pie tā, ka man ir iedotas dažreiz tādas dāvanas, par kurām es nekur citur neesmu dzirdējis. Tās ir manas kaut kādas unikālās, ja. Nu, lūk. Un mēs to nevaram ne redzēt, ne piedzīvot, kamēr mēs tam neesam gatavs. Un tas ir arī izskaidrojums tam, kāpēc cilvēki, kuri iet tajā iekšā, ja, viņiem tas veras vaļā arvien vairāk, un cilvēki, kas tam netic, viņi nekad arī neieraudzīs. Tāpēc, ka tas ir spēks, tā lūk ir šī šakti enerģija, tā ir zināšana, tas ir viedums, tā ir sirds šķīstība arī. Un mums ir sākumā jāsagatavo sevi, jāatver sevi un jāsagatavo gan prāts, gan ķermenis, gan visa mana būtība, lai es varētu caurlaist šo spēku un varētu paiet, kā tas mazais ego, tā mana mazā personība pavākties malā. Saprotam domu? Tāpēc, kamēr es kaut ko gribu kontrolēt, kamēr es gribu kaut ko, nezinu, kādam te baigi pierādīt vai iestāstīt vai vēl kaut ko, tas milzīgais spēks pie manis nenāks. Tāpēc, ka tas ir kaut kas daudz lielāks par katru no mums vienu. Un principā tās spēks nekad nav vardarbīgs. Un ja es nebūšu tam gatava, tā būs vardarbība. Ja? Tas arī ir stāsts par to, kāpēc cilvēki, nezinu, sarījās narkotikas, atver sev kaut kādas lietas, garu ietekmē, un pēc tam nonāk tvaicenē vienkārši, ja? Vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, tas nav vajadzīgs. Nu, tāpēc jautājums ir, kā tad aktivizēt tos dziļākos vieduma centrus, ja? Un kā tās savas antēnas noregulēt mistēriju vilnī, kā uzvilkt šamaniskās brilles, kā sākt vispār noticēt tam, ka es tā varētu. Nu, labi, sāk noticēt, ka citi tā varbūt, ja? Un ka es varētu, ka manī ir kaut kādas šīs te vieduma, zināšanu, citu dzīvju āderes, kaut kādas tās spējas, kaut kādas šīs iespējas, talanti, dāvanas, par kurām ne tikai man nav ne jausmas pagaidām, bet kuras ir ārpus normas, ārpus ikdienišķā, ārpus tā, ko man skolā stāstīja. Ja? Tas, ko dzimtā varbūt nav pieņēmuši, ja? Bet tikpat labi, ir īpaši Latvijā patiesībā, var būt tā, ka dzimtā tieši ir bijis kāds dziednieks vai kāda buram tantiņa, ja? Vai kāda viedā
vai varbūt tiešām vienkārši kāds, kurš taisīja visādas zāļu tinktūriņas, ja, vai pārzināja zālītes un jā, varbūt pirtnieki arī kaut vai, ja, tie latviešu šamaņi. Un tādas lietas. Man arī vecētiņš bija dziednieks, un man no tā arī patiesībā tēvam pašam ir dziedinošas rokas. Viņš var arī uzlikt rokas un dziedināt patiesībā. Viņš to neizmanto, bet tas nenozīmē, ka tas nav. Ja? Nu, un mans vectētiņš vispār bija tāds, pie kur tiešām, un pēc tam pa otru līniju, pa mācu līniju. Un pie vectētiņa arī nāca. Tā kā man dzimtā ir cilvēki, kas ar to nodarbojās. Bet es neteiktu, ka es esmu tāda gluži dziedniece, lai arī mans pieskāriens ir dziedinošs. Un, kad es esmu attiecīgajā stāvoklī, jā, cilvēks manā klātbūtnē, tas, kas notiek, var atvērties tā, lai tajā atslābumā dziedinātos, principā tā. Nu, labi. Vēl viens piemērs par kuģu un iezemiešiem. Es tās pierakstījusi. Varbūt tu esi pat dzirdējusi to stāstu. Viņš ir diezgan populārs arī visādos citādos sakaros. Stāsts bija par, nu, tas varētu būt atkal kaut kāds, protams, internetā, nezinu kas, bet, nu, var cikot Kristofers Kolums. Es īstenībā šaubos, ka tas bija Kristofers Kolums, nezinu kāpēc, bet anyway, kaut kādi eiropieši ir cikot brauca uz Dienvidameriku, Ziemeļameriku, viņi tur brauc Ziemeļamerikā. Un viņi piebrauc ar milzīgo kuģi, viņi izkāpa ārā, un tas joks bija tajā, ka tikai tad, kad viņi izkāpa ārā un jau aizgāja pie tiem cilvēkiem, vienkārši viņi, man liekas, es tagad atceros, kad īstenībā tur bija, šo stāstus vairāk kārtīgi dzirdējusi, un vēl viens stāsts bija par aborigēniem arī Austrālijā. Nu, redzot, tas vispār doma tāda. Atbrauc kuģis, cilvēki izkāpja ārā, satiek iezemiešus, un tikai tad, kad viņi satiek tos iezemiešus, viņi saprot, ka viņi ir satikuši cilvēkus, un tad viņi nesaprot, no kurienes viņi atnāca, un tikai vēlāk viņi saprata, ka viņi nemaz neredzēja to kuģi. Viņu apziņā nebija tāda tēma, kā milzīgs kuģis piepeld tagad pie krasta. Tikai tad, kad viņi pamanīja cilvēkus, satika viņus, viņi vēlāk pamanīja to kuģi. Ko es ar to gribu pateikt? Bieži vien, es domāju, ka tev tā arī ir bijis. Kad kaut ko tu neredzi, nepamani, tad, kad tas tavā realitātē parādās, pēkšņi tas ir. Vai ir iepriekš, tu nekad to nevari redzējis. Nezinu, ja tu sāks domāt par dzeltenām vabolītēm, sāks domāt, ka tu gribi nopirkt dzeltenu vabolīti, bet ja tu domā, nav vispār dzeltenu vabolīšu Rīgā, nekad neesi redzējis. Ja es pastaigāties, tu redzēsi vienu pēc otras. Vai tas ir tas pats fenomens, ka tad, kad es biju stāvoklī, es redzēju vienu pēc otras grūtnieces. Vienu pēc otras, man likās, wow, kad visas pēkšņi tagad ir palikuši stāvoklī, man likās, kā tā var būt. Bet realitātē vienmēr sievietes ir bijušas stāvoklī apmēram vienādā daudzumā, ja? Bet tad, kad man tas bija aktuāls, viņas redzēja daudz vairāk. Vai tad, kad tu nopērci kaut kādu pēkšņi vienu konkrētu lietu, nu atkal to pašu mašīnu, nopērci sarkanu Mazdu, to liksies, cik unikāli, nevienam neesmu redzējis sarkanu Mazdu, braukās riņķī un katru dienu redzēs pa sarkanai Mazdai, ja. Nu, redzikot, tas tā notiek. Kamēr tas nav mūsu apziņā, kā tas parādās mūsu apziņā, mēs pēkšņi, redzam vienu pēc otru. Un tas pats ir ar šādām ezotēriskām dāvanām. Tad, kad mēs sākam tam pievērst uzmanību,
pēkšņi, wow, sinhronitātes, zīmes, notikumi, atziņas, izpratnes, spēja cilvēkus lasīt, notikumus lasīt, ja, vai, kas nu kuram. Tas pēkšņi bam, 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 bam parādās uz katra soļa, tad, kad mēs tam sākam pievērst uzmanību, tad, kad mēs sākam ar to nodarboties, tad, kad mēs sākam to vērt vaļā. Pirms tam nekā tāda nebija. Tas ir galvenais, ko es gribēju pateikt šajā sakarā. Līdz ar to tagad arī sajūta ķermenī. Iesim cauri, un tu sajutīsi. Noņemsim, tā, un tu sajutīsi. Vai kaut kas atsaucās, vai kaut kur ķermenī norezonē, ka jā, tas varētu būt arī mans stāsts. Tāpēc, ka par šīm te dāvanām un to vēršanu vaļā un visu šo, tas arī kāpēc šobrīd tik ļoti daudz to noliedz, tieši tāpēc, ka tas ir bijis bīstami. Tas ir bijis bīstami un pamatā, vispamatīgajā pamatā ir bailes no nāves. Tieši tāpēc cilvēki pat bēg no tā, noliedz, tur, protams, demonizē, bla, 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 bet neatzīst nevienā vispār vietā kaut kādas tādas spējas, ezotēriskas vai kādas. Tāpēc, ka, ja es atklāšu, lūk, šīs dāvanas, kas ir, tā kā ārpus kaut kāda normālā ikdienišķā, ja, tad kas notiks? Galvā nostrādā, tad mani pakārs, tad mani noslīcinās, mani sadedzinās, iemetīs pagrabā, nomirt badā, izbaros lauvām, vēl kaut ko šausmīgi izdarīs. Būtībā es nomiršu. Ja es pēkšņi atklāšu, ka es varu lidot, es nomiršu, mani nogalinās. Ja es pēkšņi atklāšu, ka es spēju, nezinu, nomainīt matu krāsu vai vēl, labi, tas būtu forši, jā, pilns tiktoks būtu, bet ja es, atklāšu spējas, ja es patiešām varu paredzēt nākotni, ja es patiešām varu kontrolēt cilvēkus, ja es patiešām varu ieraudzīt notikumus pirms tie ir notikuši, vēl visu kaut ko, ja es patiešām to visu varu, tad mani nogalinās, jo agrāk tā bija, ja es patiešām pārvaldīšu savu seksuālo spēku tik ļoti, mani nogalinās, tāpēc, ka vīrieši jūgs prātā. Nezinu, vēl kaut kas. Ja tas agrāk vispār nebija iespējams kaut ko tādu darīt. Un tieši tāpēc sievietes tagad, par seksualitāti runājot, protams, sievietes arī to visu nelietīgi izmanto un ir agresīvas ar savu seksualitāti un tā tālāk, bet pajūti, kas ir tas varbūt, kas tev atsaucās. Es negribu arī ielikt tādas specifiskas idejas tavā galvā, es gribu tā ļoti vispārināt pagaidām, lai tu varētu tās savas atklāt un sajust, kas tad varētu būt, kad, jā, ja es, nezinu, varēšu kaut ko tādu, ko citi nevar, kas tad būs? Kas tad būs, ja manī atvērsies šīs ezotēriskās dāvanas? Otrs ir bailes no pazemojuma. Protams, ja es atklāšu sevī tādus talantus, par ko citi nesaprot, cilvēki baidās no tā, ko viņi nesaprot, pareizi. Ir īpaši cilvēki, kuri vispār nav šajā tēmā, viņi ļoti baidās no tā, ko viņi nesaprot. Un tad kā minimums ar mani nerunās, ja? Kā maksimums man nometās ar akmeņiem un atkal kaut kā nogalinās, ja? Viens ir tas, kad vēl no manis atteiksies, ja? Vai mani izsmies. Tas varbūt veikala vadītāji. Un piemēram, es nezinu, tu esi veikala vadītāja, tev ir savu preci, vienalga modes veikals, piemēram. Un pie tevis nāk visvairāk cilvēki. Apkārtējie veikali sāks tev skaust, sāks tur kaut ko domāt, kāpēc tu tā, kas tu tāda esi, ja? Vai tik tu viņus tur neapvārdo, tur nesabaro kaut ko. Cilvēki sāk uzreiz meklēt visādas tas rada nepatīkams sajūtas ne tikai viņiem, bet arī tev, pareizi. Lūk, līdz ar to
pajūti, kā tas varētu būt tev. Nu, un arī bailes no nelaimīguma. Nu, te es tāds pierakstīju, ja, jo tas jau, tas vēl tāds no atkal maigāks, ja, nu, nāve, pazemojums, nelaimīgums, nu, tādā ziņā, ka, ja es būšu tik īpaša, ja, vai ja es būšu tik dīvaina, mēs par dīvainumu runājām pirmīt, ja, ja es būšu tik spēcīga, tik apdāvināta, tik skaista, mirdzoša, vesela, skaļa, pārliecināta, ar mani notiks kaut kas nelabs, vai arī te ir otra medaļas puse, es ļaunprātīgi izmantošu šo spēku. Tāpēc, ka atceramies, ka varbūt mēs bijām arī tajā vietā, kur mēs šo spēku izmantojām pret cilvēkiem. Nevis cilvēku labā, nevis mīlestības labā, bet pret cilvēkiem. Ja? Varbūt es varēju tiešām tik ļoti apvārdot kādu ar savu vārdu, piemēram, kā burve, ja maniem vārdiem ir spēks, un tad es varu ne tikai burt ar burtiem un ierunāt savā realitātē to, ko es vēlos, bet es varēju vienkārši manipulēt ar cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka šajā dzīvē man nedos tādu spēku, vai kurš nedos. Neviens tev viņu nevar atņemt, pat es atteiksies. Ja? Nu, tādā ziņā es pati sev nedošu, ja? Es esmu atteikusies no šī spēka, tāpēc, ka es negribu darīt pāri citiem cilvēkiem. Es šajā dzīvē esmu nolēmusi tipa laboties, nu, un tad man tur ir ieslēgts spēks kaut kur manī, un es no viņa esmu atteikusies. Vai arī, piemēram, kaut kādā brīdī es esmu tik ļoti kārojusi šī spēku un atklājusi tik daudz dāvanas un tik daudz talantus, un es esmu bijusi tik īpaša, ja, ka es esmu vienkārši kāpusi cilvēkiem uz galvas, nerēķinājusies ar viņiem, nezinu, tur zagusi varbūt, ja tā var apvārdot cilvēku, ka vienkārši nozog viņam visu pēc kārtas, vai vienkārši sautīgos mērķos izmantoja. Tā arī var būt, un varbūt tāpēc šajā dzīvē tu esi tā kā atteikusies no tādām spējām. Tas arī tā var būt. Un krūtākais jau ir tas, ka visi šie talanti un spējas, kuras piemīt sievietēm, un tas ir ļoti, katrā vīrietī arī, protams, ir iekšējā sieviete, viņš arī to var pareizi. Tomēr tā vairāk ir tā sievišķā daļa, lai arī vīriešiem, protams, arī ir šīs te maģiskās spējas, viņiem drusku citādākas. Nu, protams, ja, maks un šamanis un medicīnas vīrs un tumšais dievs un viss tas arī ir vīriešu pusē, un viņiem tas drusciņ citādāk ir, bet ne par to tagad. Nu, lūk. Un tāpēc sajūta ķermenī, burtiski tas ķermenī var tikt nolasīts, ja visa mūsu zemapziņa ir ķermenī. Kur tev atsaucās, kur kāda ideja atnāk, kur kāda sajūta atnāk, pajūti ķermeni, pagrozies, ieskaties ķermenī, sajūti. Varbūt tev pilnīgi tā kā vārdiem atnāk, varbūt sajūtām, varbūt bildītēm atnāk tas, kas tās ir pa bailēm atvērt sevī maģiskas, sievišķīgas, brīnišķīgas, ezotēriskas spējas un dāvanas. Jo es esmu vērus to vaļā, un es zinu, ka man vēl ir ko vērt vaļā. Jo man ir bijis bail, ka es nelietīgi izmantošu, tās bailes man noteikti ir bijušas, un man ir bijis bail tapt ieraudzītai. Man ir bijis bail, ka no manis atteiksies. Tā esmu dīvaina bijusi visu mūžu, un man ļoti paticis it kā tā man dīvainība, un tas, uz ko es esmu paļausies, bet tajā pašā laikā es esmu izjutusi, kā tas ir, kad kaut kādas atsevišķas sabiedrības daļas no manis tā kā novēršās, ja? Tad kā būs, ja visi pēkšņi novērsīsies vai kaut kā tam līdzīgi. Bet daudz, kas man arī nav interesējis, bet labi. Lūk, pajūt ķermenī, pajūt, kas tur varētu būt, kāds varētu būt bijis priekš tevis, kāds varētu būt bijis tavs stāsts, kas tev tur varētu būt noticis, protams, ar Hekatas klātbūtni, ar tādu varbūt viņi tev var norādīt, parādīt. Nu, un, protams, arī bailes no tā, ka dažādi šādas spējas ir ļaunums. Ja, vai ka kāda daļa tevis ir noticējusi tam, ka attīstīt ezotēriskas spējas ir ļaunums. Varbūt tur tas stāsts tev ir palicis arī, ka tu paliksi ļauna, ja? Nu, pajūti, kas tas ir, jo, protams, raganas ļoti daudz, kur
ir attēlotas kā kaut kādas ļaunas, riebīgas un tā tālāk un tā joprojām. Varbūt vienkārši negribu tāda būt, kaut kāda ļauna, riebīga, un tāpēc atsakies no savām spējām. Jo, ja tu pieņemsi spējas, tu pieņemsi arī to ļaunumu, it kā, kas nāk ar viņām. Ne? Nu, kas tur ir? Pajūt vēl, pajūt ķermenī, ieskaties vēl, ieskaties. Kas tev tur varētu būt? Varbūt tev liekas, viss baigi forši. Nu jā, kaut kas viens varbūt ir baigi forši. Liekas, ja es būšu tāds baigais orākuls, es varēšu visiem pateikt visu, kā ir. Kas būs? Kas notiks? Ja es būšu tāda priestriena, pilnīgi iemiesot priestrienu dienā un naktī un visur, kur es iešu, kas tad būs? Ir foršās lietas, jā, varbūt kaut kas nenormāli superīgs nāk, bet tomēr, ja tā nav tava realitāte šobrīd, tad kaut kas to bloķē, ja? Kaut kas pretojās. Kas tas ir? Nu labi, pajūti, mēs vēl pie tā atgriezīsimies. Nu un tagad atkal tajā pašā sajūtā pajūti, kurš vārds tev rezonē. Es te dažus, protams, uzrakstīju tādus populārākos, un tās šķautnes var būt ļoti, ļoti daudz. Bet nu, tās populārākās varētu būt orākuls, sirēna, priesteriene, vecmāte, burve, šamane, karaliene, senajā. Kurš no šiem vārdiem ir o? Nezinu, kāpēc tas mani piesaista. Vienkārši uz ātro. Hop, paņēmi. Viss. Nedomā vairāk. Un tad šito vārdu, kas tev tagad izgaismojās, paņems un papētīs. Pameditēs ar Hekati. Tas ir mājasdarbs. Ko darīt? Paņems šo vārdu, paaicinās Hekati un palūksi, pavaicās, pameditēs uz to, ko tā tev nozīmē. Lai parāda šo šķautni. Varbūt, lai parāda pēdējo reizi, kad tu biji pilnbriedā šajā. Vai varbūt pajautāt, kā to attīstīt, kā iet šajā ceļā. Ja? Varbūt tas ir kaut kas tāds, ko tu vari šajā dzīvē vienkārši atvērt. Bet, teiksim tā, tas, ko es gribu pateikt, ka katrai tas dāvanu komplekts ir unikāls. Tomēr katrai viņš ir. Un kaut kas būs līdzīgs, jā, vai kaut kas ļoti atšķirsies. Nav runa par to. Bet viņu, ja nedara, ja nevar, viņš nebūs. Un atkal mēs atgriežamies pie tā, ka viss šīs spēka atvēršana ir ar darīšanas metodi. Ja tu neies tajās meditācijās, ja tu neies tajās praksēs, ja tu nedarīsi, tad tas arī nebūs. Un var visu mūžu nodzīvot bez spēka. Un nebūs tā, ka tavs skaistais liktenis atvērsies, ja tu viņu nevērsi vaļā. Nu, nebūs tā. Tāpēc, jā, tu vari izvēlēties, vari arī to nedarīt. Un tas arī ir pilnīgi ok. Es vienkārši iedomājos, ja tu esi šajā kursā, tad varbūt tev interesē tomēr viņu atvērt. Ja? Bet principā drīkst nedarīt. Un tas nav vispār obligāti. Vispār nav obligāti. Vienkārši tās mīlestības dāvanas, kas ir iespējams atgūstot savu spēku, ir, man liekas, tik vajadzīgs ne tikai katram cilvēkam, kā katrai no mums vienai, bet visai planētai. Man liekas, tas tā sirsnīgi pret visu planētu ir. Okay. Būtībā tas paspilgtina to, ko es tikko sacīju. Ka tā maģija, kur tu meklē, atrodas darbā, no kura tu izvairies. Jo vairāk bailes ir pārņēmušas kaut kādu dzīves aspektu, jo vairāk negribās tur iet, jo lielāks spēks tur ir. Un, diemžēl vai par laimi vienalga, bet tā tas ir. Tāds vienkārši likums. Un šo es gribu, lai tu paņem tā
nu, patiesi, kā tādu lielu patiesību. Ka tas tā vienkārši ir un dari pēc tam ar to, ko tu vēlēs, protams. Bet tas darbs, no kā mēs bēgam, tās tēmas, no kurām mēs bēgam, ja, vai tiešām tā ir disciplīna un patiešām uzrasties katru dienu pie tā altāra. Nu, krūtākajā variantā pavadīt stundu pie altāra dienā, iemiesojot šaktī. Ja, es neesmu tur tikusi, es nevaru stundu dienā iemiesot šaktī. Bet man ir skolotājs, kurš tā dara. Kurš tā dara jau gadiem un 10 gadiem. Un, un es redzu, kas notiek ar tām sievietēm. Es redzu, kas ir iespējams. Un es eju uz to, un es aicinu tevi līdzi. Kaut kā tā. Nu, lūk, un tad vēl drusciņi par Hekati. Tieši par Hekati. Viņa arī ir trīskāršā dieviete. Varbūt tu esi redzējis viņu kādreiz. Viņu var teikt, ka viņa ir trīssajaina vai kā mēnesi dieviete, jā, ar augoša, pilna, dilstoša un jaunava māte viedā viņu bieži vien iedala. Tomēr es domāju, ka viņa ir tik daudz kas vairāk. Viņa ir pirmatnējā dieviete. Viņa ir arī haosa dieviete. Un tas nozīmē, ka to mēs ar viņu kopā vispār atgriežamies arī pie lielā sprādziena, ja. Šī planēta, šis visums radās no lielā sprādziena, kas nāca no hausa, un no hausa radās pēkšņi kaut kas. Tieši šodien, starp citu, es redzēju tādu interesantu video, ka zinātnē ir tāds fenomens, ka tad, ja ūdenī ir gaisa burbulītis, un šo gaisa burbulīti ūdenī ar skaņu pārsprādzina, viņā rodas gaisma. Tad tik maziņš gaismas tā kā ir ūdenī, ir burbulītis, ar skaņu viņu pārsprādzina, un tur ir tik gaismiņa. Nu, es nezinu, kāpēc tā notiek. Man liekas, tas vispār ir radīšanas stāsts. Ir ūdens, lielā māte, ir gaiss, burbulītis, skaņa, pirmatnējais vispār viss, kas te ir, vibrācija, frekvence, pirmais bija vārds, ja? Pum, burbulīts uzsprāgs, un tur ir gaisma. Man liekas, ka tas vispār ir stāsts par visu radīšanu. Es uzgāju to video un es domāju, wow, neviens zinātnē šobrīd nevar izskaidrot. Kur man neviens, es nezinu, varbūt kāds var, ja, bet, nu, principā, vismaz tie, kas taisītu video, teica, ka neviens nezina, kāpēc tas tā ir. Man liekas, nu kā, nu, re, kur ir vispār visu ezotērikas pamats. Nu, lūk, Hekata man novirzīja varbūt pie šī video. Jo viņa ir gaismas nesēja. Tas ir tas, ko par viņu ir visvairāk, nevis vairāk, viņa ir tik daudz šautņaina atkal, ja, viņa ir pirmatnējā dieviete, viņu nevar ar prātu izskaidrot, viņu nevar izprast tik vienkārši, un tos arī nav vajadzīgs, vienkārši, tā kā kaut kādas tādas lietas, ja, viņa, protams, ir raganības dieviete, ja, witchcraft, the goddess of witchcraft, viņa bieži tā, saka, vai ne? Bet tātad viņa ir skolotāja, viņa ir burve, viņa izgaismo lietas, viņa parāda lietas, viņa ir apzinātības trenere, principā manifestācijas trenere, apzinātības trenere, ja? Mīlestības guru. Viņa ir māte, šis mātes aspekts ir tik milzīgs, tik skaists, tik brīnišķīgs. Jā, viņa ir tumsas sargātāja māte, jā, dzemde, visa šī tēma. Un viņa ir tik ļoti saprotoša, pieņemoša, piedodoša, laipna, mīļa, iejūtīga pret cilvēciskajām vājībām. Mēs visi cilvēki esam ar savām vājībām. Nu visi, bļāviens, jebkurš. Un tie, kas negrib tajā ieskatīties, tiem ir vēl trakāk, viņi vēl vairāk cieši nekā tie, kas ritīgi pieņem savas vājības un dzīvo ar tām un viss normāli. Un tās citu lēnām transformē, ja. Un es pat saku, ka šīs dāvanas varot vaļā, ja, tās vājības var kļūt par mūsu spēku, bet tieši caur to, ka mēs viņus atzīstam, tieši caur to, ka mēs pasakām, tā ir, es tāda esmu. Un viss kruta. Un Hekata ir tieši tā, kura tik ļoti... viņa ir nenormāli skaista, viņa ir tik mīļa, viņa ir tik dziedinoša.
Viņas enerģija ir ārkārtīgi dziedinoša. Un ja jūs skatīsieties internetā, ir viena daļa cilvēku, kas tur biedē, ja? Ak, Dievs, viņa ir tāda, viņa tev tur iekodīs, viņa tur tāda trakā stumsas dieviete, un tāda atkal tur ļauna, nezinu, vēl tik kaut ko nestāsta. Man liekas, ka tas ir tā kā, ak, Dievs, tādas muļķības, es nezinu, no kurienes cilvēku to izrok. Kaut kādas pretestības viņiem vai kas viņiem ir. Ja viņi patiešām būtu pieredzējuši viņu, tad tā nevarētu pateikt. Nu, tas vienkārši varbūt atkal tur kāds kristietības egregors pasaka, ojojoj, šitājas ir tur, nē, ja. Nu, nezinu. Tā kā nav ko tajā klausīties, vajag viņu iepazīties, ja. Nu, un trešā viņas stadija ir, viedā, The Crown. Un viņa ir tātad, kurā vada uz izaugsmi, kura iet gan padziļinājumā, gan paplašinājumā. Viņa ir ļoti skaista un vienkārša. Un viens no viņas simboliem ir lāpa, ja tas tā kā vairāk par to pirmo daļu to izgaismotāju. Un vēl viens spilgts viņas simbols ir atslēgas. Viņa ir atslēgu glabātāja. Un līdz ar to arī zudušo dvēseļu gide. Viņa arī ir draudzībā ar Pazemi, ar Aidu un Persifonu un to stāstu. Un principā viņa ir tā, kura ir tik daudz šķautņaina, viņa tik daudz ko var un māk, ka es pat nezinu vienkārši, kurš vēl tā var. Neku tas ir vēl viens no viņas simboliem, tas vairāk man asociējas ar mātes simbolu. Un viņa palīdz tik daudzās lietās. Viens ir tiešām šīs dzimšanas un nāves mistērijas. Tā visa viņas tēma, ja. Viņa palīdz cilvēkiem atrast sevi, atgriezties pie sevis, iemīlēt sevi, atrast savu jēgu. Caur tām atslēgām tas viss notiek un arī vispār atbildes uz jebkādiem jautājumiem. Protams, ka visas mātišķās tēmas, tāpēc, ka viņa tik ļoti mīl cilvēkus. Un arī šobrīd viņa ir diezgan skaļa, diezgan daudz pasaulē runā atkal par viņu. Un viņa mīl cilvēks, un šis viss mums ir vajadzīgs, lai mēs kā cilvēks atmostos nākamajā līmenī, principā. Lai mēs atvesaļotu sevi, savu ķermeni, savu psihi, savu dvēseli, atgrieztos uz tā ceļa, kur mums ir jābūt, atvērtu sirdis, kā Jēzus mācīja, un beigās saprotot, kas tad mēs patiesībā esam, mēs saprotam mistērijas, saprotam cilvēku būtību, un vienkārši daram lietas skaistāk, daram no sirds un daram mīlestībā, un Hekate ir tā, kas to visu palīdz cilvēkam tā kā panākt savā dzīvē. Man liekas, kā var, kas var būt labāks par to, ja? Lūk, un tā kā viņa ir šī brīnišķīgā dieviete, tad mans jautājums, ejam paskatīties. Ejam paskatīties, ko mēs varam kopā izdarīt, ko mēs varam kopā ar viņu, ko viņa var kopā ar tevi, kāds var izskatīties un jā, tātad, jau tu esi varbūt viņu sajutusi sev klāt, vai viņas enerģiju, un tas nozīmē, ka tagad tu vari aizvērt acis, tu vari vai nu sēdēt, vai stāvēt, gulēt, varbūt nē, pat varbūt stāvēt labāk, bet tas, ko mēs daram, aizveram acis, dziļi ieelpa, izelpa. Hekate, mīļā, es tevi lūdzu, esi klātesoši šeit visām sievietēm, kuras skatās šo video. Esi klātesoši man vienalga, kurā laikā un brīdī, kad šis video tiek atkal spēlēts, es tevi lūdzu vadi ceļā, es tevi lūdzu izgaismo, es tevi lūdzu parādi, es tevi lūdzu iedod atslēdziņu tām, kuras ir pelnījušas. Un paldies tev par tavu klātbūtni, paldies tev par tavu milzīgo mīlestību, paldies par tavu iecietību un sapratni, un paldies par vadību. Hekate, es tev ļoti, ļoti pateicos, un es tev lūdzu pavadīt mūs šajā ceļā. Dziļi elpa, izelpa. Un tātad mēs iztēlojamies sirdī. Vai varbūt kaut kur citur arī tavā ķermenī tas notiks, bet tātad tava laika līnija uz priekšu, iet laiks uz priekšu, uz apakaļ iet laiks atpakaļ, attiecīgi vienkārši. Tu esi šeit un tagad uz savas laika līnijas.
Un sajūti sevi uz savas laika līnijas. Yes, ir. Un Hekate ir klātesoša. Paaicini viņu klātesoši, vienalga, kā tu to saproti, vai enerģijas formātā, vai tu viņu iztēlojies kā tādu cilvēkveidīgu dievieti sev blakus. Burtiski varbūt paņem viņus roku, jā, vai vienkārši zini, ka viņi ir blakus, vai ielaid viņu sirdī, vai ielaid viņu ķermenī. Varbūt atkal elpas skaņa kustība, piecelies kājās un ne ar pilnu savu būtību, ar pilnu savu ķermeni šajā pieredzē. Ej tajā totāli, lai vai kā tu šobrīd tajā justos, lai vai kāda būtu tava augstākā patiesība, lai vai kas būtu šobrīd augstākajā labumā tev un visā planētē. Dari to, ka savā labākajā nodomā, kā vien tev sanāk. Un dziļi elpa, izelpa. Un kopā ar Hekati ejam pagātnē. Ejam pagātnē ar nodomu, kad pēdējo reizi es atteicos no sava spēka, jo man tas bija bīstami. Un ļauj, lai Hekate tevi ved, ļauj, lai viņa ved pagātnē. Ejam. Ar visu savu apziņu, ar visu savu dvēseli, ar visu, kas tev ir, ejam pagātnē. Lūdzu, Hekate, vadi, parādi. Ejam. Varbūt tu jau atdūries kaut kur, varbūt tu vēl dodies, jā, vienalga. Sajūta, kur ir tava pareizā vieta, kur apstāties laika līnijā. Man ir sajūta, ka man vēl ir jāpaiet. Un tu droši, ja tu sajūti, ka vari apstāties, apstājies un sāc vērties apkārt. Ja nē, vēl tad ejam pa līniju, ejam. Ok, man liekas, ka es sajūtu. Un tagad skaties, kas tev notiek apkārt, ko viņi tev rāda, kāda tur ir situācija, kāda tu esi, kāda tu izskaties. Wow. Kas notiek apkārt, kāda ir tā situācija, ko ar tevi dara, ko ar tevi grib izdarīt. Kādas ir tavas sajūtas, kādas ir tavas iespējas, kādas ir tavas spējas? Kas ir tas, ko tu varētu šajā mirklī par sevi saprast? Kas ir tas, kas tev ir tāds īpašs? Kas ir tas, ko tu vari paņemt sev par spēku, par kaut kādu talantu, ko tu vari paņemt sev par kaut kādu atziņu? Un lūdzu, lai Hekate transformē šo spēku. Lūdzu, lai Hekate atgriež tev šo spēku. Kas ir tas, ko tu toreiz prati un no tā atteicies, jo tas bija bīstami. Ieraugi. Un ļauj, lai Hekate transformē, ļauj, lai Hekate atgriež šo spēku. Ļauj, tu vari kopā ar viņu pati varbūt ieraudzīt, ko tu vari izdarīt, jo tu esi pārvaldītāja arī šajā situācijā, savā laika līnijā. Tā ir tava dzīve, tā ir tava pieredze. Varbūt kaut kas, ko tu vari izdarīt, varbūt ir kaut kas, ko tu visu šo atmiņu var paņemt tādā kā bumbā iekšā un kaut ko ar to izdarīt. Kas ir šobrīd tava augstākā labumā? Ieklausies savā intuīcijā, tevī ir visas atbildes. Ja tu nejūti atbildes, ja tu nejūti to, kas notiek, dziļa ieelpa, izelpa, un ļauj, lai Hekate tev palīdz, ļauj, lai viņa tev iedod atbildi, ļauj, lai viņa tev ļauj saprast. Un paņemam visu un transportējam šo visu situāciju augstākajā labumā. Transformējam šo enerģiju. Yes, dziļi ieelpa, izelpa. Hekate, es tev lūdzu. Es ieraudzīju, es sapratu. Lūdzu, ļauj man integrēt šo augstākajā labumā. Kā es to varu izdarīt? Lūdzu, palīdz man. Jā, paldies. Un pieņemam. Tālāk.
Pieņemam, 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 pieņemam. Un sakārtojam, ļaujam, lai šies ļauj, un es pavēlu, un es mīlu, komandēju mīlestībā, lai viss šīs enerģijas integrējas manī pēc iespējas ekoloģiskāk tuvākajās dienās. Hekat, es tev milzīgi pateicos. Paldies, 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 paldies. Tas ir manī, tas man ir droši, tas man ir labvēlīgi. Vai ir kaut kas vēl, kas tev ir jāizdara? Pajūti, vai ir kaut kas vēl, ko tu vari izdarīt šeit un tagad? Vai ir kaut kas vēl, ko tu vari izdarīt? Vai ir kaut kas vēl, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu vēl vairāk integrēt šo spēku? Varbūt kaut kas, ko tu gribi pateikt vai pajautāt Hekatē? Drosmīgi pieņemam dāvanas, talantus. Pieņem, pieņem, pieņem pateicībā. Pieņem, 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 pieņem. Un ejam kopā ar Hekati, ļaujam, lai viņa mūs atved atpakaļ laika līnijā šeit un tagad ar visu šo pieredzi integrēt augstākajā labumā. Un nākam šeit un tagad, es esmu šeit un tagad, es esmu šeit un tagad. Visas manas daļas, kas ir izkaisīts, atgriežas pie manas tīrā formātā tagad. Es esmu šeit un tagad. Visas manas dvēseles daļas no pagātnes, tagadnes un nākotnes atgriežas šeit un tagad. Visa šī jaunā enerģija, šis spēks, šīs atziņas manī integrējas tuvāko dienu laikā. Paldies tev, Hekata, paldies tev. Lai viss, kas ar mani notiek manā un visaugstākajā labumā, visekoloģiskākajā veidā man un visai pasaulē. Un atgriežamies šeit un tagad. Atgriežamies šeit un tagad. Un man, protams, gribētos ļoti zināt, kā tev gāja. Var uz mani arī paskatīties, var atvērt acis, paskatīties apkārt. Un tā bija ļoti īsa meditācija, tāpēc, ka mēs jau virzījāmies uz to, ja mēs jau pacēlām enerģiju par šo tēmu un beigās atlika vien aiziet. Un tāpēc viņi var atkārtot. Tu vari iet vēl tālāk un atkal ieraudzīt, kas tur ir bijis. Un dari to. Un es varu padalīties, jā, ja kādai ir interesanti, kā man iet šajās meditācijās, un kurās es atkal un atkal atklāju kaut ko jaunu. Un šeit es biju. Es tagad skatos arī kopā ar dēlu seriālu Avatārs. Un kaut kā varbūt no tās seriāla ietekmes, es arī filmas un seriāls vienmēr skatos kā kaut kāds spoguļus tam, kas manī notiek. Vienmēr. Es viņas neskatos tik bieži, bet ja man kaut kas aizrauja, kur es kaut kur ieeju vai kaut kas vienkārši pēkšņi parādās, es noteikti par ko tēmu. Un bija kaut kā tad līdzīga sajūta, kā Avatārā, ka tur ir kaut kāda tāda pasaule, kurā ir tāds tirgus, laukums, tā kā, un es esmu veca večiņa, gdiez tāda krunkaina sirma salīkus, nu tāda veca vecenīte. Un es saku, ka karalis drīz gāzīs. Ka karalis mirs, ņems sliktu galu. Kaut ko es pasaku tādu, ka karaļa laiks drīz beigsies. Noteicīgi, protams, neko tādu nedrīkstēja teikt. Un mani iemet pils pagrabos kaut kādos.
Tas, ko es redzēju, bija diezgan brutāli. Jā, mani vecu vecinīti man tur sita pa seju un daudzīja, līdz finālā nogalināja par to, ka kā es drīkstēju pateikt, ka karalis drīz, nu, tā kā beigsies, ja? Nu, tas tā līdz galam nepievilku, vai tā kā viņu gāzīs, viņu nogalinās, vai, nu, kaut kas tāds. Kā sakot, beigsies viņš. Un ka tā nedrīkstēja teikt, jo long live the king, jā, visiem ir jādomā un līdzi par to, ka karalis ilgi dzīvos, un tā tālāk. Un jāmīl karalis. Un tas jau nebija par mīlestību. Tas bija par to, ka es paredzēju, ka viņš tūlīt beigsies. Un tajā vīzijā es tā arī redzēju, kad jā, es esmu tā vecā večiņa, es tagad pasaku viņam, nu, kaut kam tur, kaut kam es tur pasaku, vai kaut kā tā, ka viņš tur beigsies, un mani nogalina, un tik tiešām pēc neilga laika viņš beidzās, tas karalis. Ja, noteikti tā, kā es pateicu, bet es jau biju mirusi, es to nepiedzīvoju. Un es pieņēmu sevī šo spēku, tiešām ienāca tāds spēks, un es jūtu, kā viņam jāintegrējas. Un viņi nedeva atslēdziņu. Stāstīt to, ko es redzu, kā es jūtu, kā tā jaunā pasaule veidojās. Un es jau kādu laiku vienkārši briestu darīt angliski, latviski es plēlam jau visu izstāstījusi. Vietnīca LV, ja, tur kaut kādu brīdi es tur beig sāku kladzināt un stāstīt. Un arī YouTube'ā taču ir viss salikts un tā. Bet tomēr maz kam tas tā kā interesē. Bet angliski varbūt vairāk cilvēks varētu interesēt. Nu, lūk, un es to stāstu, un tas mans sapnis, kā man šķiet, kā būs tā jaunā realitāte, jaunā zeme. Man ir bailes viņu stāstīt drusciņu tajā angļu valodā. Un iet tapt redzētāji angliski, jo es labi runāju angliski, tas nav par valodas barjeru, tas ir par bailēm iekšienē tapt redzētāji. Un tur ir vēl dažas, bet tieši ar šo tēmu saistībā, jā, es jūtu, kā tas ir tas un kā ir nācis dziedinājums par šo tēmu. Un es esmu ļoti priecīga. Tā kā padalies arī tu grupiņā, kā tev gāja, ko tu redzēji, ko tu sadziedināji, pierakst, protams, dienas grāmatā kā vienmēr. Un paesi šajā nedēļā ar Hekati, lai viņa tev svētī, lai viņa tev pasargā. Jā. Tiekamies jau nākamajā video. Ar svētību sirdī, ar svētību pasaulē, un lai viss, kas notiek manā, tavā un visaugstākā labumā. Lielā mīlestībā.